Pirmdienas pēcpusdienā Kocēnu novadu apmeklēja Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle. Viesis tikās ar novadu domas priekšsēdētāju Jāni Olmani un novadu domas deputātiem. Abas puses pārunāja aktualitātes, kas šobrīd ir nozīmīgas Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā. Mēs varam iekšēji justies, ka mēs esam lieli un vareni, bet patiesībā mēs esam tāda neliela sastāvdaļa no lieliem mehānismiem. Un tāpēc tie procesi, kas ietekmē Eiropu, kas ietekmē kaimiņu valsts un vispār, tas arī vistiešākā veidā ietekmē mūs gan kā valsts, gan arī kā novadu. Klātesošo vidū izvērtās diskusija par aizvien straujāku iedzīvotāju migrāciju Eiropas Savienības robežās, jo arī Kocēnu novada Kūdras raktuvēs šobrīd tiek nodarbināti iedzīvotāji no Rumānijas un Bulgārijas. Lai arī it kā varētu strādāt, bet darbs ir tik grūts un smags un arī karstos apstākļos, ka ir ievestie darba spēks no Eiropas Savienības valstīm, kas man liek ļoti pareizs solis, ja jūs varat atrast Bulgārijas vai Rumānijas pilsoņus, kas ir gatavi strādāt šo smago darbu par attiecīgi labāku samaksu nekā pie viņiem mājās. Es domāju, tas ir tikai veicinoši. Savukārt Kocēnu novada domas priekšsēdētājs kā būtisku aspektu uzsvēra nepieciešamību grozīt noteikumus, kas šobrīd ierobežo iespēju pašvaldībām dažādu projektu īstenošanai piesaistīt Eiropas līdzekļus. Izplatās mīti, piemēram, ka varbūt tās tie novadi, kas dzīvo pie pilsētas pārtiek un varbūt pat eģitē uz pilsētas rēķina. Es domāju, tā nav patiesība, jo mūsu uzņēmumos strādā ļoti daudz gan valmierieši, gan apkārtējo novadu. Es domāju, ka mēs esam līdzvērtīgi partneri un tāpēc mēs arī būtu pelnījuši līdzvērtīgas iespējas arī pie šiem Eiropas projektiem. Zīle arī apmeklēja pārtikas ražotni Milda KM, kur tikās ar šī uzņēmuma vadītāju. Eiroparlamenta deputāts uzsvēra, ka nākotnē uzņēmumiem ir aizvien vairāk jādomā par efektīvu ražošanu un jāmeklē iespējas, kā mazināt atkarību no dažādu energoresursu cenu izmaiņām. Eiropā daudz kas ir nolemts par labu tā saucamā elektrības diversifikācija. Respektīvi, mums ir iespējas ar Eiropas nodokļu maksātāju naudu uzbūvēt alternatīvas iespējas gāzes apgādē. Un savukārt, ka tas nozīmē elektrības lietotājiem, tas nozīmē, ka gāzes cena, jo viņa ir zemāka, jo ir lētāka elektrība. Piesojoties Kocēnu novadā, Roberts Zīle uzsvēra, cik būtiski ir mudināt iedzīvotājus piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās, kas gaidāmas maijā, jo aizvien vairāk būtiski likumi tiek pieņemti tieši Briselē. Kurā viens pieņēmējs ir Eiropas parlaments, kurā jums ir tiesības ievēlēt savus deputātus no Latvijas, un otra puse ir ministri. Tajā padomas pusē tātad visi Latvijas valstības ministri ir atbildīgi par savām jomām, protams, premjers. Un jābūt cilvēkiem ļoti atbildīgiem cilvēkiem. No tā, kuri šie cilvēki ir gan ministri, gan Eiropas parlamenta deputāti, lielā mērā atkarīgs jūsu pašu nākotnes dzīve tādās 5, 7, 10 gadu garumā, un tas ir ļoti svarīgi. Kocēnu novadā Roberts Zīle apmeklēja arī saimniecību Mazdzērvītes, kas 2013. gadā tika atzītas par Latvijas skaistāko lauku saimniecību.